Katru gadu Latvijā pāris 10 000 ļaužu nokārto autovadītāja eksāmenu. Tad kādu laiku brauc kā skolā mācīt, bet vēlāk šis tas aizmirstas un vietā nāk sadzīves ieradumi, kam bieži vien nav nekāda sakara ar noteikumos rakstīto. Nu, piemēram, avārijas gaismu lietošana. Kas tik nav redzēts? Mirgo braucošas mašīnas, mirgo tās, kuras vēl kāds sakabē, mirgo ceļmalā atstātās, bet avārijas trīsstūri neredz. Tas viss ir ikdiena, bet paskatoties satiksmes noteikumu grāmatiņā, pārkāpums. Atgādināsim, kādos apstākļos braucošajai mašīnai drīkst iedegt avārijas gaismu signālu. Ceļu satiksmes noteikumos ir minēti 3 gadījumi, kad braucošajiem transporta līdzekļiem tiek ieslēgta šī avārijas gaismas signalizācija. Pirmais gadījums ir tad, kad vadītājs tiek apžilbināts, tad tajā gadījumā drīkst ieslēgt šo avārijas gaismas signalizāciju. Nav gan bieži redzēt, ka kāds mirkšķināt ar avārijas gaismām, ja viņi apžilbina pretim braucošos. Daudz biežāk novērojama parādība ir mirkšķināšana pretī ar tālajām gaismām. Bet ja kāda apžilbina auto, kas tuvojas no aizmugures, tad gan bieži vien zīme, ka jūtas apžilbs, šoferis padod ar avārijas gaismām. Otrs gadījums, kad jāieslēdz avārijas gaismas signalizācija, tas ir velkošajam transporta līdzeklim, un šeit vadītāji bieži vien jauc, tātad es vēlreiz gribu uzsvērt, ka avārijas gaismas signalizācija ir jāslēdz tam transporta līdzeklim, kuru velk, nevis tam, kurš velk. Šajos laikos, kad darbojas kapitālisms un visādi autoevakuatori, arvien retāk nāks vilkt kādu striķī. Taču tomēr, ja jums tā gadās, iegaumējiet vienu lietu. Avārijas signāli ieslēdz tikai tā mašīna, kuru velk. Tas, kurš velk, brauc normāli un krustojumos rāda pagriezienu, lai pārējie vadītāji var saprast, kur viss tā padarīšanai to striķu vidū taisās nogriezties. Jā, ar to vilkšanu striķi ir vistrākāk. Te nu katrs dara, kā ienāk prātā. Un pārējiem uz ceļu vispār nav skaidrs, kur šie striķi braucēji grib nokļūt. Tie tik mirgo un brauc, kur ienāk prātā. Te nu vajag atcerēties. Vadošā mašīna rāda pagriezienus, bet velkamā mašīna mirgo un brīdina pārējos, ka no viņiem jāuzmanās. Trešais gadījums ir tad, ja nedarbojās kāda no ārējās apgaismas ierīcēm, ceļu satiksmes noteikumos šie gadījumi ir aprakstīti, tad drīkst braukt uz tuvāko remonta vietu, tātad salabot šo lukturi, ielikt jaunu lampiņu ar ieslēgtu avārijas gaismas signalizāciju. Un vēl kāda svarīga lieta. Satiksmes noteikumos ir rakstīts, ka, ja jūs mašīna ir izdegusi kādu no tuvajām gaismām, var tālāk braukt, ieslēdzot avārijas signālus. Taču tikai līdz tuvākajam servisam. Taču šajā ceļā līdz tuvākajam servisam ir ļoti jāuzmanās, jo ir vieta pārpratumam. Redzot mašīnu no vienas puses, nevar pateikt, vai tai deg avārijas signāli vai pagrieziens. Līdz ar to gan jums, ja jūs braucat ar šīm te avārijas gaismām, var kāds izgriezties priekšā, gan arī, ja jūs redzat kādu mašīnu, kas varbūt izstāsta pēc tāds, kas rāda pagriezienu, ļoti paskatieties, varbūt, ka tā brauc ar avārijas gaismām. Gadījumā, ja tā ir piespiedu apstāšanās, tad vienmēr ir jābūt gan ieslēgtai avārijas gaismas signalizācijai, gan izliktam šim avārijas trīsstūrim. Ļoti bieži var redzēt uz ceļa situāciju, kad cilvēks labu gribēdams atstājas mašīnu un ieslēdz avārijas signālu. Pēc satiksmes noteikumiem tas neko nedod. Jo satiksmes noteikumu sodos ir rakstīts, ka ja jūs atstājat mašīnu un neizliekat avārijas zīmi, tikai šo te signālu atstājat, jums sodiņš ir tumšajā laikā 30 latu, bet šādā gaišā dienā 20 latu. Tātad vienīgais veids, tikko mašīna stāv un kaut kas tur mirgo, obligāti 3 stūris vai arī 20 latu. Taču, ja auto atstājat galīgi neiedzīgā vietā, kur kāds tev var uzskriet virsū, tad gan ieslēdziet gaismas un padomājiet arī, varbūt tomēr to 3 stūri uzlikt.